pasauli saprotam. Halo, mani sauc Kristīna Bērķe. Es ar savu ģimeni vēlējos pastāstīt, kāpēc angļu valoda ir svarīga. Angļu valoda ir svarīga, lai varētu braukt uz svešām valstīm strādāt. Angļu valoda arī ir svarīga, lai varētu izklaidēties svešās valstīs un sazināties ar citiem cilvēkiem. Bēbīšu valoda. Mazuļi sākumā nesaprot, ko mēs runājam, bet viņi saprot ar glāstiem, pieskārieniem, smaidu un labsajūtu. Pirms skolas. Tad, kad mazuļi paaugas, viņus jau sauc par pirmsskolas bērniem. Mūsu ģimenē ir viens pirmsskolas bērns. Hello, my name is Laura. Es katru otrdienu eju skolā. Pārējās dienas es eju bērndārzā. Es bērndārzā mācos angļu valodu, man angļu valoda patīk. I love my family. My school. Hi, my name is Christine. I live in Riga. I go to school class 3B. I learn English. I like to travel. See you. Bye. Sports. Es esmu Kristīnas tētis. Es tirgoju pulsametrus. Lai tos pulsametrus nopirktu, ir jāzina angļu valoda. Lai saprastu, kā tie pulsametri strādā, ir jāzina angļu valoda. Lai tos pulsametrus pārdod, ir jāzina krievu valoda. Un kad man apnīk viņus tirgot, es eju braukt ar riteni. Darbs ārzemēs. Ak, nu beidzot esmu nokļuvusi lidostā. Nu nedaudz skumja jau ir, bet jādodas prom. Ko nu tur daudz? Jābrauc uz Īriju strādāt. Te mums tādi sociāli-ekonomiskie apstākļi nelabvēlīgi gadījušies. Tur jau diez vai par ārstu vajag strādāt. Bet, nu, dzirnus jau vienmēr tur varēs lasīt. Palieciet sveiki! Atpūta. Esmu Kristīne Skone. Ziemā bijām Alpos slēpot. Angļu valoda ir dzimtā valoda apmēram 400 miljoniem cilvēku. Šodienas apstākļos varam brīvi pārvietoties pa visu pasauli, brīvi izvēlēties mācību iestādi dažādās valstīs. Ir dažādas turisma iespējas, zinātniskās iespējas un daudz citas iespējas. Līdz ar to, ja zina angļu valodu, jebkurā pasaules malā var sazināties ar cilvēkiem. Ar angļu valodu pazust pasaulē nevar, jo angļu valoda ir izplatīta visos pasaules kontinentos. Paldies!